Kārtīgam zviedru automobīlim, tādam kā Volvo, droši vien būtu jābūt ražotam Zviedrijā, vai vismaz Eiropā. Taču gadās arī izņēmumi, un reizēm Volvo tiek ražoti tālajās Amerikas Savienotajās valstīs, gluži tāpat kā BMW vai, piemēram, Mercedes-Benz crossoveri. Un arī šis brīnišķīgais automobīls, kas ir jaunais, pilnībā elektriskais Volvo EX90, ir ražots Amerikā. Un mēs esam atbraukuši ciemos uz tā dzimteni, lai pirmo reizi izmēģinātu šo auto. Volvo EX90 ir 100% elektrisks premium crossovers ar līdz pat 7 sēdvietām. Tas ir līdz šim lielākais zviedru firmas elektriskais crossovers, un to ražos Volvo aizokeāna rūpnīcā Ridgevillā. Turpat, kur sedanu Volvo S60. Gadījumā, ja šis automobils nonāktu Eiropā, kā mēs pārliecinātos, ka tas pēc pases ir amerikāns? Elementāri mēs attaisītu uzlādes vāciņu, kurš interesanti ir kreisajā, nevis labajā pusē, un ieraudzītu, ka te nemaz nav CCS uzlādes sprauģi, bet gan cits amerikāņu standarts. Bet, ja mēs runājam par sīkākām detaļām, pievērsiet uzmanību durvju rokturiem. Tad, kad automašīna tiek aizslēgta, tie iegremdējas durvīs, tā lai būtu labāka aerodinamika. Un aerodinamikai pakļaut ir arī šie spoguļi, kas ir aizgūti no polistāra automašīnām, un kad jūs regulējat spoguli, tad grozās nevis stikliņš, bet gan viss korpus. Tik tālu viss būtu skaidrs, bet kas tas tāds? Korpusā, kas izskatās pēc Londonas taksometra plafona, dzīvo jaunākās paaudzes lidars. Ierīce, kas palīdz tuvoties drošai autonomai braukšanai, bet pārējā laikā palīdz Volvo izvairīties no sadursmēm. Ja priekšpuses dizains vēl prasa pierašanu, sevišķi nav bijusi darīšana ar elektriskiem Volvo, tad no aizmugurs tas gan ir gandrīz vai vecais labais XC90, tikai jaunās skaņās. Un mēs, protams, gribam zināt, kas ir iekšā bagāžniekā. Tam jābūt diezgan lielam, jo automašīna ir 7-vietīga. Kā tad mēs to atvērsim? Vai nu no pults, kuras mums nemaz nav, jo šo automašīnu atver vietāruns, vai pēc vecās labās metodas ar podziņu šeit apakšā. Jāsaka gan, ka ziemā tā vieta varētu kļūt arī diezgan netīra. Zem bagāžnieka grīdas atklājas diezgan dziļa niša. Savukārt priekšā EX90 ir pamatīgs tā saucamais frunk, kurā pietiek vietas gan vadiem, gan gumijas zābakiem. Bet, lai aizsniegtu paceltu priekšējā pārsega augšējo malu, laikam jābūt aviācijas inženierim. Volvo salons, kā jau kārtīgam Volvo, turklāt nelētam ir elegants un izgatavots no labiem materiāliem, un te ir minimums pogu, patiesībā palikusi tikai skaļuma pogu un kaut kas uz stūres, vairāk nekā nav, viss pārējais tiek regulēts caur ekrānu, kas ir ļoti mūsdienīgi. Taču ne obligāti parocīgi. Kur mums ir iestatījumi, nospiežam, un tagad stūres ratam vajadzētu pabīdīties. Tāda pati procedūra izgudrot arī spoguļu iestatīšanai. Labi, ka sēdekļa regulēšana ir atstāta tur, kur tā ir bijusi, bet tur arī ir savas īpatnības, jo visām tām pašām komforta funkcijām, kuras agrāk mēs regulējām, teiksim, ar 4 podziņām, te ir atstāta tikai 1. Bet funkciju ir daudz vairāk, un tik graznos EX90 gadās pat masāža. Neko darīt, atkal jāpievēršas ekrānam. Volvo pasažierus gan tas neskar, viņiem te ir ļoti ērti. Otrajā rindā gan ir forši. Te ir 3 atdalīti sēdekļi. Protams, ka vidējais ir mazāks nekā malējie, bet tik un tā to var atsevišķi pabīdīt un var arī nolocīt. Lūk, šādi. Tā kā mums ir dažādas konfigurācijas iespējas. Skaidrs, ka mums ir arī individuāls klimats, kā jau pienāks tādai automašīnai, un virs galvas ne tikai piena ceļš, bet milzīga panorāmas lūka. Kas tuvāk ieskatoties izrādās tonēts panorāmas jumts, kurš nav nedz aizklājams, nedz aptumšojams. Bet, ja nu sadomāsit ierāpties 3. rindā... Tā, un kā tad tas notiks? Ņemam sēdekli aiz ausīm. Patiesībā diezgan vienkārši. Hopā! Ups! Un iekšā mēs esam. Nesalīdzinām elagantāk šo vingrinājumu ļaus izpildīt Volvo EX90 versiju ar 6 sēdekļiem. Atsevišķi krēsli 2. rindā sniedz 1. klases komfortu, atvieglo iekļūšanu papildrindā un ļauj izbaudīt Bowers & Wilkins audio sistēmas jaunāko veikumu. No nākamā gada to varēs papildināt ar īpašu skaņas procesoru, kas izstrādāts kopā ar leģendāro Abbey Road ierakstu studiju Londonā.
Par automašīnas dinamiku droši vien neko daudz es nevarēšu pateikt, jo šim konkrētajam Volvo X90 ir 517 zirgspēku. Tas ir vairāk nekā pietiekami, sevišķi, ja tas nav sporta auto. Man liekas, tas ir pat nedaudz negodīgi, jo, piemēram, jūs gribētu benzīna automašīnā dabūt tik daudz zirgspēku, tad jums nāktos maksāt ļoti liels nodokļus par izmešiem. Šeit būtībā ir pilnīgi vienalga, vai automobilim ir 150, 350, 500 vai pat 1000 zirgspēku. Tas tik un tā ir bezizmeša auto, tātad pilnībā elektrisks. 2 elektromotori šeit ir neatkarīgi no jaudas, taču pātrinājums zem 5 sekundēm tikai performance modelim. Ir vai nu iespēja ieslēgt performance all-wheel drive, tas nozīmē, ka automašīna visu laiku darbina abus elektromotors, jo normāli tā mēģina izkustēties no vietas ar vienu, lai taupītu elektrību. Kaut kur paslēpies arī bezceļa režīms, bet aktīvai balstiekārtai iespējami tikai 2 regulējumi – mīkstais un cietais. Tieši tas pats attiecas arī uz stūri, tātad stingra stūre vai viegla stūre. Es teiktu, ka ideālā kombinācija ir mīksta balstiekārta, bet stingrāka stūrīte. Pateicoties superbieziem sānstikliem, Volvo X90 ir viens no klusākajiem elektromobīļiem, ar kādu vispār gadījies braukt. Nekādu rekuperācijas sviru zem stūras šeit nav, tāpat kā starp citu arī roktur virs durvīm. Un vadīt elektrisko plūsmu palīdz viena pedāļa braukšanas funkcija, tātad neaiztiekot bremzes. Kur cilvēki peldās pie pašas šosejas, ir gan laba dzīve tiem kaliforniešiem. Bet cik tad tāds elektriskais Volvo tērē? 36 kWh uz 100. Nē, tas ir uz 100 jūdzēm. Tātad īstenībā patēriņš ir apmēram 22 kWh uz 100 km. Tik milzīgam skapim ar 500 zirgspēkiem ir ļoti pieklājīgi. 107 kWh baterija sola 500 līdz 600 km reālo sniedzamību, kas arī palīdzēs attaisnot iespaidīgo cenas latiņu – 100 000 eiro diapazonā. Bet tā kā Volvo X90 ir 7-vietīgs, tam pagaidām nav īstu tiešo konkurentu. Jo Mercedes EQS SUV ir daudz dārgāks, savukārt Kia EV9 īsti nav premium produkts. Bet par pārējo varēsim spriest novembrī, kad amerikāņu zviedrs sasniegs Latviju.